Sveicināti! Šodien ir 1. maijs, un Rīgu ir sasniedzis velobrauciens kritiskā masa. Es te biju apsēdies cerībā ieraudzīt, un nu jau var teikt, biju zaudējis jau likās cerības. Bet nē, tomēr pēkšņi iedarbojās zvaniņi, un tad beidzot lūk šādi izskatās kritiskā masa. Es tiešām gribu redzēt, kā tas viss izskatās un izskatīsies, jo pirmo reizi, var sakot, redzu šo te braucienu. Bija gadi, kad te pat policija pilnīgi pavada, bija gadi, kad te, var sakot, pret viņiem pat vērsās visādi, jā, nu tagad izskatās, domāju, ka vismaz pirms vēlēšanām tas noteikti nenotiks. Lūk, kā tas izskatās. Diezgan lēnām viņi brauc un nesteidzīgi. Izskatās, ka te viņiem pat varbūt apstāties, diez vai viņi stāsies. Un tas arī viss. Te nemaz tik daudz nav. Tā Rīga jau smuki saku posta neatkarības svētkiem. Un vispār šodien jauka, saulaina diena, tikai ne pārāk silta. Pašvaldībnieki arī ar riteņiem. Jā, te viņiem tiešām tātad pauze. Šis velobrauciens ir no tāda viedokļa unikāls, ka viņam nav oficiāla organizētāja un arī oficiāli iepriekš zināma maršruta. Es sapratu, ka arī maršruts tiek noteikts spontāni. Super! Kas te notiek? Operas nams. Kuģošanas sezona atklāta kanālā. Uz šito pusi brauks. Jā, man bija tāda cerība, ka viņi varētu braukt šeit, un tad es viņus varētu vēl redzēt. Uz priekšu! Sadursme! Ļoti daudz nav. Ar invalīdu ratiem. Un policijas mašīnas no muguras.
Kas te par aizšķērsojumu? Ļoti skaisti uzraksts. Agrāk te bija Rīga rakstīts, tagad Latvija. Aiziešu parādīt. Te viņi šaurā joslā tomēr nedod viņiem pa visu ceļu braukt. Šaurā joslā viņi te brauc. Redziet kā? Interesanti, tad pa tramvajas sliedēm neļāva braukt, nu jā. Šeit jau gatavojas neatkarības dienai. Pagājušajā gadā es biju 4. maijā uz neatkarības dienas parādu Rēzeknē. Šogad Talsos paredzēta parāda, bet man nav plānots braukt. Tur arī lietu sola. Bet lūk, uzraksts Latvija. Turies Latvija. Tur jau sākas Vecrīga, kāda rosība šodien 1. maijs galu galā. Kā viss saplaucis, sazaļojas, skaisti, izcili vienkārši. Un ziedi. Ūdens kritums. Kāda jauka pavasarīga diena Rīgā. Un tur vēl viens interesants notikums - Godasārdzes mājiņa pie Brīvības pieminekļa. Arī daudz skatās. Re, kā aiziet jau. Bet ko šeit skaisti. Sarkanbalti ziedi. O, kā kuģo šeit pa Rīgas kanālu. Nu, skaisti, lieliski, vai ne? Nu, tad visu labu, ar to arī atvadīšos līdz nākamajai reizei. Atā!